Labdien! Šī video virtuve mani sauc Žanna. Šodien pagatavošu kviešu klīju maizītes ar saulespuķu sēkliņām. Vajadzēs kviešu milti, kviešu klijas milti, saulespuķu sēklas, raugs, sāls, cukurs, ūdens un auga eļļa. Raugu izšķīdam siltā ūdenī, tad liek klāt sālu, cukuru, saulespuķu sēkliņas, var arī likt klāt rozīnes, miltus un klijas. Doto produktu samaisa un mīca, līdz veidojas viendabīga masa. Tagad pievienoju nedaudz eļļas. Un vēl dažas minūtes mīcu. Mīklai jābūt diezgan pastingrai. Gudrīgi smažo un nedaudz ieļaušu bļodu. Bļodu pārklāju ar plēvi vai vielu un atstāju rūkt siltā vietā pusstundu. Es likšu cepeškrāsnī. Man cepeškrāsnī ir ieslēgta lampiņa, tur aptuveni 30 grādi un pilnīgi labi rūkst mīkla. Pagāja pusotru stundu, mīkla gatava. Mazliet ieļošu papīru. Gatavo mīklu sadalu porcijās. Un veidoju bulciņas apaļas ar ēļotām lokām. Vēl maizītes. Maizītēm pārlikšu vielu un paturēšu kāds 10–15 minūtes. Pagāja 15 minūtes. Klāt liek sakarsētā cepeškrāsnī uz 170 grādiem. Kādām 15–25 minūtēm. Man pagāja 28 minūtes, jāskatās kā kuram ir krāsniņa. Vēl kraukšķīgi. Gan no augšas, gan no apakšas garoziņa un iekšā mīksti. Šajā mīklā var arī likt cepta sīpolu vai no sausu cikloku. Var veidot tāpat arī sausu seleriju, dīles. Maizītes gatavs, lai jums labi garšo! Uz tikšanos!